Ko, trešā vieta Margarietiņām apsveic ar izcīnīto panākumu, ņemot vērā, ka jūsu pretinieki ļoti sīvi cīnījās pusfinālā, beigās zaudēja, vai gaidījāt, ka būs tik viegla spēle? Nē, manuprāt, mēs gaidījām daudz grūtāku spēli, saspringtāku. Kas panākuma atslēga tavuprāt šodienas spēlē? Šodienas mūsu lielā attieksme pret treniņiem, pret spēli. Futbola klubam Zālīte, Iecavas čempionāta, cik es saprotu, debijas sezonā, 4. vieta. Cik es saprotu, ļoti sīvi jums gāja pusfinālā pret Lata komandu, netikāt. Un kas notika šodien, kāpēc 1-8? Viņi ir jauni, ātri un neparocīgi priekš mūsu komandas, jo mēs esam pieraduši spēlēt vecā tipa futbolu, viņiem ir jaunā tipa futbols un mēs netiekam līdzi. Bet līdz pusfinālam, jā, mēs izgājām, vinējām pirmo spēli pusfinālā, tikām pret Latu. Un ar Latu sanāca tā, ka mēs uztaisījām paši savu kļūdu un ielaidām vārdus. Un netikām līdz pendulēm, un tāpēc mums priekšā ir Margarietiņas, un viņi ir labākie, jā. Bet, kopumā, kā patika turnīrs? Ļoti labi, jo es nebiju spēlējis Iecavas turnīros ar Zālītes komandu savu jau 13 gadu. Un ir prieks atgriezties, un ka pasauca mani uz šo turnīru, un piedalīsimies tālāk, un augsim, un būsim priecīgi redzēt arī visus skatītājus te, kas atbalsta mūs, un paldies, ka atbalstījāt arī mūs un nācāt uz mūsu spēlēm.